jo viens procesiņš, es atvainojos pret Vienotības priekšsēdētāju. Es domāju, ka izteiktās tās apaļās frāzes par to, ka ir Baltics kaut kas īpašs, stop, tas ir saistīts tikai un vienīgi ar to, ka mums ir priekšvēlēšana laiks, un Andra Kulberga komandai ir pamainījies fokus. Mēs atceramies aprīlī, Andris Kulbergs gļēvi izmuka no zāles. Viņš nebalsoja? Lai nebalsos par 30 miljonu. Precīzi, jā. Šobrīd viņš ir citā matā, un viņš vienkārši rēķina. Labāk, lai tas arī Baltics nobankrotē pēc vēlēšanām. Jo, ja viņš nobankrotēs līdz vēlēšanām, tad man nāksies par to nest atbildību. Lietas klāt vārdu tiesiskums visā šajā. Es domāju, ka šeit ir maz runa par tiesiskumu, vairāk ir runa par sautīgām politiskām interesēm, kuras ir premjerministram, finanšu ministram un visai apvienotā saraksta komandai. Skaidrs, ka Vienotība piespēlē, jo Vienotība mūžīgi ir šo, kā sacīt, hausu ar Air Baltica faktiski uzturējis. Ja runā par tiesiskumu, vai šeit ir kaut kāds pamats runāt par to, ka tiem politiķiem, kuri faktiski māna sabiedrību un ilglaicīgi to ir darījusi, ka par to var iestāties kaut kāds juridisks saks. Es nezinu, man nav tāds kvalifikācijas. Bet mani, kā saka, savā ziņā pat nedaudz iedvesmotās, jo viens procesiņš, es atvainojos pret Vienotības priekšsēdētāju par to, ka viņš aprīlī iziet sabiedrības priekšā un saka, tas ir tik drošs darījums, ka es esmu gatavs savu pēdējo, kā sacīt, kustamo īpašumu dzīvokli dot ķīvā. Tu saka prasās. Es teiktu, vienkārši, lai būtu mācība nākotnē visiem, jo savādāk nekāda atbildība, diemžēl, politiķiem par saviem paziņojumiem nav.